Saldus pilsētas hroniskajiem dzērājiem un arī pīpaņiem tagad par vienu iepirkšanās vietu mazāk. Vietējie policisti ir likvidējuši kādu točku, kura pilsētā darbojasies jau no neatminamiem laikiem. Saldo šodien viesojās kolēģis Ints Ķergalvis. Saldus policistiem kādā privātmājā Smilšu ielā izdevies atklāt tā saucamo točku, kur kratīšanas laikā konfiscēts ievērojams daudzums alkohola un cigarešu. Kratīšanas laikā izņēmām 397 litri nemarķētu dažādu veidu alkoholiskos dzērienus, tāpat 40 600 cigarešu ar dažādu marku, ar Krievijas un Baltkrievijas akcijas nodokļu markām. Smilšu ielas iedzīvotāji gan noliedz, ka būtu kaut vai nojautuši par nelegālās tirdzniecības vietas eksistenci. Pirmkārt, es nepīpēju, otrkārt nedzeru. Es jau esmu vecs kādās kompānijās. Es neko nederu, ne. Toreiz paņēmu puķi kaut savu neaiziet. Piedodies, es nezinu. Es pats nemeklēju nelietu. Ja kādreiz gribu paņemt bodē, es tā nemeklēju. Jā, bet nenāk visādi, teiksim, tādi, ka, Nē, tagad neko nemaz. Kādreiz, ja jau ir kaut kāds točks, te jau kaut kur staigā, kaut kādu. Neredz tagad, ne. Nav redzēts vispār. Nezinu, kādreiz kaut kur tur uz zaļo ielu, man liekas, ka kaut kur dzirdēju, ka tu kaut kādu čigānu kādreiz dzīvo, bet to mājās pārdeva. Turklāt šī veiklajam tirgonim nebūtu nav pirmā reize, kad viņš pieķerts, nodarbojamies ar nelegālu alkohola un cigarešu tirdzniecību. Apmēram gadu atpakaļ bija līdzīga situācija, kur arī krimināla procesa ietvaros veicām sankcionētu kratīšanu un izņēmām līdzīgu daudzumu gan cigarešu, gan alkoholisko dzērienu nelikumīgu. Inta, kura dzīvo nedaudz nostāk par nelegālo tirdzniecības vietu, gan pirms laba laika dzirdējusi, jo točka saimnieks bijis pazīstams. Bet viņš te dzīvo šitās ielas, jā. Jā, bet kā tur tas bizness? Viņam vispār laikam bija krimināla lieta ierosināt, ka viņš bija noķerts te kaut kur, viņš bija mucis un kas tur, bet tas jau labi sen atpakaļ. Jā. Viņam, man liekas, ka teica, ka tiesa būs, bet vai tā tiesa ir bijusi patiešām, es nezinu. Sieviete neslēpj, ka paziņa vienmēr prātas atrast veidus, kā piepelnīties. Mēs kādreiz vienā darbvietā strādājām lauka tehnikā, bet tā lauka tehnika mūs nolikvidējās, un to mēs katrs uz savu pusi, un tā es viņu tā pazīstu. Bet kādreiz viņš bija šofers lauka tehnikā. Bet tāds uzņēmīgs vīriņš, jā? Tāds, jā, viņš tam pārvaldē tur piestrādā kaut kādā darbā. Tad pa vaļas brīžiem droši vien, ka darbojās arī biznesa. Tirgonis pie sevis mājās aicinājis tikai labi zināmus un tā teikt pārbaudītus klientus. Citiem preci atvedis pats. Gan šis alkoholiskie dzērieni, gan cigaretes tika tirgotas mūsu novadu iedzīvotājiem galvenokārt. Arī virkni no viņiem ir apzināti, un arī krimināla procesa ietvaros mēs viņus noskaidrosim un pratināsim. Un kādas var būt cenas, piemēram, vidēji, cik cigaretes varēja maksāt? Vidēji cigaretes tika tirgotas no 90 centiem līdz latām, un alkohols apmēram lats 50, teiksim, par puslitru. Nu gan ienesīgais bizness pārtraukts. Policijā sola privātmāju Smilšu ielā uzmanīt sevišķi rūpīgi, lai pēc laika tā atkal nepārvērstos par tirdzniecības vietu vai vismaz noliktavu. Ints Ķergalvis, Agris Blumfelds, Degpunktā.